Mēs bijām jauna ģimene ar vīru, nesen precējušies. Mūsu ģimenē jau bija 2 bērni piedzimuši un gaidījām 3. Un visu šo laiku, šo mazo bērnu laiku, mēs dzīvojām dzīvoklī, kas atradās 5. stāvā. Šai daudzdzīvokļu ēkai nebija lifta. Tātad mums nācās mērot 10 kāpņu pakāpienu laidumus augšā un 10 lejā. Katru reizi, kad gribējām iziet ārā, turklāt dzīvokļa visi logi lielākie bija pavērsti pret dienvidiem, un vasarā viņš ļoti sakars pāri pa 30 grādiem. Un man vīram, kā jau vīrietim, kurš vēlas rūpēties par savu ģimeni, un arī man pašai vēlāk, mums bija tāda vēlme tikt pie sava mājokļa. Mēs īrējām šo dzīvokli. Mums bija labs saimnieks, un viņš arī bija Dieva sūtīts. 3 istab dzīvoklis ļoti labā stāvoklī, paldies Dievam, tiešām arī par šo es varu liecināt, kā kungs pašķir mājokļa vietu. Lūk, bet mēs vēlējāmies dot bērniem kaut ko vairāk, jo mums ir puikas, un puikām gribas iet ārā, un viņiem gribas braukt ar riteni, un viņiem vajag kustēties, un viņi nevar sēdēt mājās, un vasarā, kad ir karsts un iekšā, un nekur neiet, vai arī iziet tam pašam kvartālam apkārt, un visi jau ir redzējuši, un tad mēs lūdzām par mūsu māju vietu, un mēs kopumā lūdzām kādus 8 gadus. 8 gadus nekas nekustējās. Mums bija iespēja pārdot mantojuma zemi, bet nekas nekustējās, nekustamā īpašuma tirgus pilnīgi nekādas kustības nenotika. Vai ar mūsu īpašumu, vai vispār, to mēs vēl tā kā neskatījāmies uz to, bet tātad mums bija grūti, mums bija ļoti grūti, un tad kādā pavasarī man uzradās, mani sazinājās klienti, viņi vēlējās kādus pakalpojumus, kurus es viņiem varu sniegt, un tā es sāku domāt, ko es darīšu ar šo iegūto nopelnīto naudiņu. Un es kādā no lūkšanu laikiem Svētais Gars man uzrunāja par to, lai es šo naudu ieguldu projektā. Mājas projektā, ja mums bija tikai zeme un iegādāta, un tad sazinājos ar arhitektu, kur palēnām, mums kā arī reizi ar šo pirmo nopelnīto naudu, mums pietika pirmai iemaksai, un viņi sāk projektēt mūsu ēku, mūsu māju. Mēs aptuveni izrunājām, ko mēs vēlamies, ko mēs izejot no mūsu ģimenes vajadzībām, ko mēs gribētu. Un tad viņi mums piedāvāja pirmo variantu, un mēs sapratām, ka iespējams, ka tas ir par lielu. Ka šis variants ir par lielu, un varbūt koridori ir pārāk plati, un varbūt tomēr visu kaut ko varētu saīsināt. Un tā mēs divatā ar vīru mēģinājām domāt, kā mēs varētu šo namu saīsināt. Līdz vienā reizē, atkal lūkšanu laikā, Svētais Gars man deva rakstu vietu. Es lasīju no Jesajas grāmatas, un tieši 54. nodaļā, 2. pantā, kungs man atbildēja. Un viņš teica, plet platu savu telts vietu, izstiep savu mājokļu aizkarus, riteni garāks savas virves un mietiņus nostiprini. Un mēs abi ar vīru sapratām, ka mums nevajag neko no šī projekta saīsināt. Mēs nezinām, kā mēs varētu to uzcelt, jo provizoriski par šo iegūto pārdoto mantojumu naudu mēs varētu varbūt tur pusi no tā izdarīt. Mēs nesapratām, kā mēs to varam loģiski domājot pacelt. Bet mēs uzticējāmies šim vārdam, kas bija ļoti spēcīgs, un mēs apstiprinājām un saskaņojām šo projektu, un burtiski kādu mēnesi vai pusotru pēc tam, kad viss bija nokārtots, sākustējās nekustamā īpašuma tirgus, un mēs varējām pārdot tur šo īpašumu, un mums pietika finanses tieši tik lielai mājai, lai pabeigtu kā karkasu, grīdas, sienas, jumts, siltinājums. Un tas bija daudz priekš mums. Tas bija tiešām brīnums.
kā tas viss varēja sanākt, pat logu un durvis tajā visā sanāca iekšā, un iekšēji apdari jau mēs paši saviem spēkiem. Protams, viss ir ar Dieva spēkiem, bet varējām salikt. Un tiešām tas bija brīnumaini, jo mums pirms tam visu šos 8 gadus lūdzot par šo māju vietu, likās, ka Dievs kaut ko kavē, vai tad viņš neredz, cik mums ir grūti, un mums tiešām arī bija grūti. Ne tikai tā tagad pasakot grūti, bet tiešām katru dienu izdzīvot ar 3 maziem bērniem bija ļoti grūti un karsti. Mums šķita, ka Dievs varbūt kavējās un viņš mūs neredz un varbūt vai negrib redzēt, vai tāds tiešām neiespējamā misija tas likās, bet tad, kad tas notika īstajā laikā, bērni bija paaugušies, tā ka viņi varēja iet bērnu dārzā, un mēs abi varējām pieslēgties šim projektam. Un tas bija daudz vieglāk un daudz labāk nekā mēs to būtu darījuši, kad kāds būtu vai krūts zīdāms bērniņš, vai tikko ratiņos, vai mātes vēderā. Tā kā tā kunga darbi ir brīnumaini, viņš lietas dara savā noteiktā veidā, un tas mums ļoti abiem mācīja paļāvību un tiešām tādu nesaprotot loģiskā veidā, kā tas var būt un kā tas var notikt, bet mācīja paļāvību uz Dievu laiku, uz to, kā viņš skaita dienas un skaita gadus, un to, kas mums ir visvairāk vajadzīgs, kā mīlošs tēvs, viņš mums apliecinājās. Pateicība Dievam. Pateicība Tev, mīļais Dievs, ka Tev nekas nav neiespējams, un ka kopā ar Tevi mēs varam pacelt un panest visu. Paldies Tev, debesu Tēti, ka Tu dodi īstajā laikā. Un kā sacīts rakstos, es, kungs, īstajā laikā to piepildīšu. Iesejas grāmata, 60. nodaļa, 22. pants. Mīļais kungs Kristu, māci mums pacietību, māci mums uzticēties, ka īstajā laikā Tu dosi, un māci mums nepagurt lūgšanā uz Tevi. Jēzus vārdā, āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv